smagi, nespīdzinātāji nagi, bet gravitācijas spēki satricināja šo miesas ēku. Vienalga pēc gara tvēru un aptaustīta glietu, gars elpoja zināmā mērā, un lira vēl nenomira. Un tomēr man brīdi likās, ka moku kamerī biju, kur miesa vārās un plikās, uz rata kāds paraustīja, kā pārbaudīdams vai varu pieturēties pie gara. Kaut kādā kastē sanaglotā no elektronikas un miglām, kaut kādā kastē poliglotā, kaut kādā vispasaules migā, reiz uzipsnī nezināmā, ka tīmekļus vējš nesa pļavā, un acī dūņainā un rāmā dāsini un zelts pļāva. Kāds kurmis man ceļu rakā un jākrīt no akas akā, kur tumsa vien ūdens vietā, kur satrūdīt visas lietas, gan elpa, gan matērija, gan liels zils, kas man ir rija, un tad es dziļums lādu ar visām to dārgumu lādēm, kura man gāž kārtējie melnie, kā pīšļus, kā prauls, kā pelnus, iet garām smejošie citi un neredz, cik dziļas kritis. Tik daudzi nogulēts, ka raudiens nenāk, bet nāk jau smiekli par iespēju nespēju, par smiekla naudu, bargas naudas vietā, un neieņemtie bērni peld saules vietā. Ar miglas putām uz lūpām mēs palēnām aizejam no saules rietošās dejotavas, ar asinīm nodejotām līdz tulznām. Daži vairs nespēja riet līdzi, vai klejo mēnesi bālajā pļavā vemstīdamies un vējš tiem stabulē tukšajos asins vados. Nāks rīts ar nospodrinātu sauli, pēc izvēles medus vai zelta krāsā. Viņš nāk, man nāk vēmiens, un griež galva visos virzienos, izņemot rītu.